Tad vieglā valoda ir veids, kā mēs pasniedzam informāciju pieejamu un saprotam ikvienam, un es vienmēr saku līdzībā, ka tas ir kā mājas pamats, jo, ja mēs māju būvēsim no jumta un ar stērsto skurstenīti, tā māja neturēsies. Ļoti sadarbojamies ar dažādām organizācijām, kas strādā ar cilvēkiem, ar vieglās valodas tā kā vajadzību, tie cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tie ir cilvēki gados, kuriem ir demence un citas vecumu novecošanas saistītas problēmas, un šiem cilvēkiem ir jau mazliet lēnāku uzturu, mazliet savādāks domāšanas veids, un viņiem vajag palīdzēt, pasakot vienkārši koncentrēti pašu galveno, varbūt nestāstot detaļas, kuras nav svarīgas visiem, bet lai viņi saprot pašu būtību. Ir izdevusies ar Latvijas banku, mēs sadarbojamies jau vairāk kā gadu, strādājot pie dažādiem informatīviem materiāliem, kuri cilvēkiem ir ārkārtīgi nepieciešami. Šeit jūs atradīsiet visu tā kā burtisku solīti pa solītim, vienkāršā leksikā, jo finanšu valoda reizēm pārāk sarežģīta, mēs to nelietojam ikdienā, bet šeit tas viss ir pateikts maksimāli vienkārši. Nevajag noniecināt vieglo valodu, jo materiāls, kas ir izstāstīts īsi vienkārši pats pamats, tas ir noderīgs ikvienam, tīpaši mūsu ļoti steidzīgajā laikā.